Saprotiet, par šo gadījumu mēs te esam runājuši ar kolēģiem un arī ar apsardzi. Nav izskaidrojumu vispār šī parādībai. Pēkšņi naktī bijuši trokšņi un kaut kādu uztraukumu, un Kņass, kurš aizgājis naktī gulēt vēl pilnīgi normāls, ir bijis jau miris. Viņš tagad skatās un jautā viņai, sakiet, kur jāiet ir uz zelta zāla augšā. Viņa tā kā pagriežo galvu, viņš saka, bet nekā nesaka viņam. Viņš tā paiet līdz, bet viņš beigās saka, es tā paskatos uz leju, bet viņa taču kājas nav. Viņa arī nebija seja. Viņai bija mati, gadu plīvojuši mati, bet nebija seja. Cilvēks var neredzēt, bet jūt cilvēks, ka viņam tuvojas kaut kas. Pārliecās viņam pāri un elpo. Neparastās lietas ir par visu to, ko cilvēks nespēja izskaidrot. Par spokiem, par neizskaidrojamām dabas parādībām, par vietām, kurām piemīt īpaša enerģija. Par cilvēkiem, kam ir dotas sevišķas spējas. Latvijā ir daudz neparastu lietu. Reti, kura pils Latvijā ir tik krāšņa un majestātiska kā Rundāles pils. Arhitekts Rastrelli ir strādājis labākajās baroku un rokoko tradīcijās, lai pils būtu gracioza, eleganta un izstarotu dzīvesprieku. Pils tika būvēta kā Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence. Tajā notikušas neskaitāmas viesības un izpriecas. Tas viss liek domāt, ka Rundālē nav nekā kopīga ar trūmām un groteskām pilīm, kuras apsēduši kādreizējo iemītnieku rēgi. It kā šeit nekam tādam nevajadzētu notikt. Tomēr cilvēki, kas pilī ir strādājuši un dzīvojuši, liecina par pretējo. Gaišajā un dzīvespriecīgajā Rundāles pilī laika gaitā ir piedzīvotas daudz dīvainas parādības, kam nav izskaidrojumu. Un, lai cik tas biedējoši neizklausītos, pilī esot sastopami gari, kas pat spēj izmainīt cilvēku likteni. Kas ir šīs parādības? Cik liels pamats ir domāt, ka pilī spokojas? Savas īpatnības un noslēpumu esot arī pašai pilsēkai. Varbūt, ka dīvainie pieredzējumi ir izskaidrojami arī racionālā veidā. Bet, ja izrādītos, ka pilī patiešām notiek pārdabiskas parādības, tad kas pilī ir noticis tāds, kas liktu aizgājēju dvēselēm joprojām klīst šajā saulē? Pilī jau vairākus gadu desmitus notiek rekonstrukcija, kas Rundālē ļauj atgūt savu kādreizējo aristokrātisko izskatu. Bet daudz rundāliešu vēl labi atminas tos laikus, kad kara gados daļai izpostītajā pilī bija ierīkota skola. Lielākā daļa skolotāja ar ģimenēm dzīvoja turpat pilī. Un viens pēc otra viņi pārliecinājās, ka Rundālē notiek ērmotas lietas. Mums bija jāiet no šī gala pilī cauri zālē, tur skatuvēja pāri lejā uz virtuvi pēc ūdens. Ūdens mums nebija iekšā. Un ir kādreiz aiziet, nekas nav. Un ir tāda brīža, kad aiziet pēc ūdens, nāk atpakaļ pilnīgi tāda drabuļa, tāda riebīga sajūta, it kā kāds nāk no muguras sekot. Dabīgi es gribu redzēt, kas tur ir, man nav nekas. Bet tomēr, kā es eju tālāk, visu laiku līdz zāles durīm, kā aizēju pa zāles durīm, tā beidzās tas. Un vienreiz bija tā, ka es nevarēju aiziet, pāriet pāri skatuvēju. Bija tāda sajūta, kad viens tura pretīm, un tu tālāk nedrīkst iet. Un dabūju griezties atpakaļ. Vēlāk es runāju ar dēlu, stāstīju viņam, kā viņš saka, papa, man tas pats bija.
Īpaši drūmu gadījumu pēckara gados piedzīvojas toreizējā skolas saimniece. Viņu vienu rītu, kā bija internāts, mēs ar internetu audzinātē bija bērns brokastī, viņa saimniece ārprāt. Viņa saka, to trakumu, viņa saka, mēs tā es pārbīju, es saku, kāpēc? Viņa saka, es noieru lejā, 5:00, uzliek katlu ar ūdeni, iekurina uguni, un lai ūdens tur uzvārītu, vai ne, brokastīs bērniem te eju. Viņa saka, tur darāt, ko darās, viņa kaut kur bērns bļauja. Mēs tur, ko te bērns var būt? Viņš staigā, skatās, bļau bērns. Viņi ies tuvāk pie plīts, pie katla. Katlā bļau bērns. Viņi pārbijusies, vecs cilvēks. Viņam vai dienies, ko es tas izdarīju. Tur bērns ielīdz iekšā un es tā pakurināju uguni apakšā, viņš tur izvārīsies. Tāds viņas tās domas bijis, vai ne? Momentā rauto vāku nost. Norauj vāku nekas, tīrs ūdens un arī skaņa pazūda reiz. Īpatnēji gadījumi 70. gados pils Baltajā zālē piedzīvojas kāds Ļeņingradas restaurators. Notikušais viņam licis pavisam nopietni pārbīties. Viņš tādā labā ātrumā savam vecumam dod projām pa to galveno, apaļā pagalmā ir tāds, galveno ceļu, vai ne vidu iznāk pāri pagalmu vidum. Ātrā tempā gandrīz skriešas. Viņš saka, es mūžam tev es nestrādāšu, man ir diezgan. Kas te jums tā notika? Jā, viņš saka, es tur strādāju, man bija brīvs uz deguna. Viņš saka, un uzreiz es skatos tās brīvos paceļas gaisā un sāku lēnām lidot pa gaisu tā kā prom. Viņš laikam tās brīvos ir noķēris, to es tik sīki nezinu. Bet, dabiski viņš vairs negribēja tur strādāt. Šādi atgadījumi galīgi nesaskan ar pils romantisko, dzīvespriecīgo tēlu. Cilvēki šais sienās ir pārbiedēti visbaisākajos veidos. Pilī ir dzirdētas visdažādākās skaņas bez loģiska pamatojuma. Tie ir visdažādākie soļi, balsis, ķēžu vilkšana pils koridoros, arī vētras gaudošana slēgtās telpās. Tomēr pils direktors Imants Lansmanis šādu skaņu efektus cenšas izskaidrot racionālā veidā. Runāls pilī esot savas akustiskās īpatnības, kāds nesot sastopamas citu vietu. Ņemot vērā arī to, ka pils pirmkārt ir tāda pusnoslēgta karēja veidā, tāda četstūra veidā, arī šeit atbalsts ļoti lēkā no viena pils korpusa uz otru. Ko es arī laiku konstatēju ļoti bieži, soļi kaut kur patiesībā notiek pretējā korpusā. Pēc tam izrādījās, ka soļi, kur man liekas notiek, pieņemsim kaut kur zelta zālē, patiesībā nāk no pirmā stāva, nāk no kaut pilnīgi no citas vietas. Atkal tieši ņemot vērā šo atbalsts. Vai, teiksim, atrodoties tuvu kaut kādam dūmbadam, pa viņu var nākt ļoti spēcīgas skaņas, piemēram, kāds pirmajā stāvā pastaigājas vienkārši pa grīdu dzīvoklī, un jūs viņus otrā stāvā dzirdēsiet, tā ir, kā tas jums notikt šeit blakām. Un tomēr arī pils direktors ir spiests atzīt, ka pats ir piedzīvojis tādas skaņas, kurām atrast izskaidrojumu ir vienkārši neiespējami. Jā, un es vienreiz arī to pieredzēju, un tas bija nākošā telpā, es guļamistabas, ka es tur vienreiz pavisam šo muzeja gaitas sākumā, pirms kādiem gadiem, 37 varbūt, tur pārgulēju. Toreiz tur bija tāda muzeja noliktavas telpa, un tur bija brīva gulta, un tad es tiešām dzirdēju, kā pret rītu soļi nāca tā no vienas telpas otrā, tuvojās, un tad viņi beidzās. Katrā ziņā bija ļoti realistiski šie soļi, un es patiesi domāju, ka kāds nāk, bet izrādījās, neviens nav nācis, un arī var tikai domāt, cik tālu to varētu skaidrot ar kaut kādu parketa brikšķēšanu. Imanta Lansmaņa piedzīvotais gadījums dīvainā kārtā sasaucas ar kādu drūmu vēsturisku atgadījumu. Direktori dzirdētie soļi atskanējuši kādreizējās Hercoga guļamistabas apkaimē. Un ja spokošanos mēdz saistīt ar nelaikā mirušajiem cilvēkiem, tad šajā gadījumā tam ir pavisam reāls pamats. Pils īpašnieka kņaza Platona Zubova pēkšņā nāva 822. gadā. Viņš mira pēkšņi. Viņš te bija atbraucis un mira naktī. Un tas viss aprakstīts ir viņa mūžīgā pavadoņa Pundurīša Jakubovska memoāros. Un tur viņš apraksta šo te
gadījumu, arī to, kā viņš naktī aizgājis gulēt, ka pēkšņi naktī bijuši trokšņi un kaut kādu uztraukumu, un Kņazs, kurš aizgājis naktī gulēt vēl pilnīgi normāls, ir bijis jau miris. Nekāda tālāk secinājuma tur nav. Tur dīvainā veidā teica, ka viņa vēlāk ārsti secēja, tad atrada, ka viņam iekšā viss izžūst. Pat ja Kņazs Zubovs patiešām spokojas pilī, tad tas nebūtu nav tas briesmīgākais no pils rēgiem. Pavisam dramatiskus mirkļus cilvēki ir piedzīvojuši, ieraugot pārdabiska izskata sieviešu rēgus. Pilī jau par klasiku ir kļuvusi baltā un melnā dāma. 60. gados Rundālē notikusi folkloras un literatūras institūta ekspedīcija, un vietējo iedzīvotāju stāsti pat ļāva izsecināt šo rēgu parādīšanās vietu, izskatu un maršrutu. Melnā dāma parādījās pils dienvidrietumu stūrī vienā telpā, tad gāja cauri ēdam zālē, lejā pa kāpnēm un izzuda vienā no pirmā stāva kolonām. Un viņa visbiežāk tur varot sastap balles laikā. Viņai ļoti patīk puiši. Bija sarīkojums kāds, to man stāstīja tas cilvēks. Sarīkojums, visai pirmo reizi viņš saka, atnācis pili, viņš nezina, vai nu pa kreisajā tām trepiem augstā, vai pa labi jāiet. Viņš tā iet no parka puses, viņš ienāca iekšā. Viņš ienāk iekšā un skatīsies, kur iet. Viņš saka, tad melna dāma tur iet. Viņš tam pastāst, kur te viņi ies. Viņi iet tā kā virzās to pucīti. Viņš tagad skatās un jautā viņai. Saka, kur jāiet ir uz zelta zāla augšā. Viņi tā kā pagriežo galvu, viņš saka, bet nekā nesaka viņam. Viņš tā paiet līdz, bet viņš beigās saka, es tā paskatos uz leju. Bet viņa taču kājas nav. Tāds gabaliņš no zemes, viņš saka, viņš slītā. Viņš tā pagājis. Tad gabalā līdz, kur viņi paliek, tad viņi aizgās tur līdz, tur ir tagad trepas, kur iet augšā, tur trepa telpa. Līdz tā trepa telpā viņš saka, un tur arī viņi pazuda, tā melnā dāma. Tieši tajā pašā kolonādē sievietes rēgu ir satikusi arī skolotāja Rasma Zeijere. Starp citu, arī šis atgadījums noticis tieši balles laikā. Es skrēju no skolas telpām, tas ir no rietumspārnu uz austrumspārnu. Un, ziniet, no cilvēkiem ēna krīt no normāla cilvēka. Un tā mana ēna krīt tā, bet es skatos, ka viena otra ēna krīt man šitā, kaut kur uz otru pusi. Un tā kolonāda iet pa vidu tam gaitenim, un es eju te pa to labo pusi, un pa to kreiso pusi man tāda liela ēna man iet līdz, bet tur neviena nav. Te es tā uzskatīju, ka tā melnā dāma ir izpildījusi manu vēlēšanos, un vienreiz man parādījusies ir. Dīvainā kārtā runas par melnās dāmas maršrutu apstiprinās arī šo baldienu. Muzeja gids Benits Spals piedzīvojums noticis pirms vairākiem gadiem līdzās Hercogu ēdamzālē, kur tobrīd notikuši restaurācijas darbi. Arī melnās dāmas maršruts pēc nostāstiem iet tieši cauri šai telpai. Durvis bija atstātas vaļā. Restaurātori neuzmanība. Tātad, ja viņas nebija slēdzamas, viņas vienkārši tātad ir aizvērtas. Es viņas aizveru ciet. Pastum malā visas tās dēļu atliekas un tā tālāk, un pagriežos eju projām. Neesmu es nekur tālu aizgājusi, manas durvis atverās. Es pagriežos, aizveru durvis. Atkal savienoju viss kopā, viss kārtībā. Eju projām. Manas durvis atkal atveras. Atkal veru viņas ciet, visu salieku, vēl izstaigāju telpas, pārbaudu, vai tiešām nāca kaut kur nav palicis, vai nav kāds šņori piesiet, un negrib man kāds izjokot. Protams, viss ir kārtībā, neviena cilvēka nav, šīs durvis aizveru, atkal savienoju, vēl atstutēju ar tādu baļķīti nelielu. Pagriežos iešu prom un nekā, nelaiž man iestrēguši ir svārki. Ja durvju virināšanos vēl varētu mēģināt izskaidrot ar caurvēju, tad svārku iestrēgšana Benitai šķitus pārāk dīvaina sakritība, jo svārki nav nedz aizķērušies aiz naglas, nedz iecirtušies durvīs, tos kāds stingri turējis. Saprotiet, tie svārki, tika turētā, ka es tagad paņemtu kaut ko, vot jums turētu, teiksim, aiz krēklu piedurknes. Un ja jūs gribat no manis izrauties, cik stipri jūs rautos, ja? Svārkus es rāvu ar spēku, izrāvu no durvīm. Noskrēju pa kāpnēm lejā, pavisam bāli, pavisam draboši.
Kas ir šī melnā dāma? Kāpēc tā parādās tieši minētajā maršrutā un izzūd tieši apakšstāvu kolonnās? Un galu galā, kāpēc šī sieviete ir ģērbta viscaur melnā? Vispār, ja mēs runājam par melno, tad pēdējos 2,5 gadsimtos melnā krāsa ir bijusi tā īsta modē tikai vienā laikā, un tas ir 19. gadsimta 70. 80. gadi, ka patieši neticamā veidā sievietes ģērbjās drūmā, melnā audumā, gan svētkos, gan ikdienas sadzīvē. Un mēs varētu domāt, mēs varētu vērpt tādu stāstu, ka, piemēram, tā varbūt varēja kāda no grāfa Šuvalo ģimenes piederīgā. Un to mēs zinām, ka šajā laikā grāfa Šuvalo, kaut arī dzīvoja pamatā Pēterburgā, pareizē šeit ieradās vasarā. Tā bija kā tāda Šuvalo ģimenes vasarnica, kura bērniem viņi ieradās, un otrkārt, kā Šuvalo ģimenes medību vieta. Tā kā cilvēki šeit uzturējās, un, protams, varēja arī kāds nomirt, un varēja viss kaut kas gadīties, bet mēs neko daudz nezinām par Šuvalo dzīvi šeit pagājušā gadsimtenē, jo Šuvalo arhīvs ir saglabājies tikai daļēji Pēterburgā, un tur, protams, šādu tādu sadzīves lietu iekšā nav. Visticamāk, ka tieši tāpēc šobrīd nav iespējams atrast konkrētāku izskaidrojumu melnajai būtnei. Vismaz ar pili saistītie cilvēki ir pārliecināti, ka tik konkrēta parādība, kas parādās tik noteiktā vietā un dodas tik konkrētā virzienā, nevar būt tukša iedoma. Taču arī šis nebūtu nav lielākais noslēpums Rundāles pilī. Visdīvainākie notikumi līdz šim ir saistījušies tieši ar baltā tērptas sievietes parādīšanos. Baltā dāma parādoties citā vietā, pils rietumkorpusā. Nu, tur ir tā, kas saka cilvēks, kas viņu ieraudzījis, tas ir, kas saka, nomiris ar. Vecākajiem rundāliešiem joprojām ir spilgtā atmiņā pusgadsimtu senais notikums ar nu jau nelaiķu mākslinieku Gustiņu. Savāda sakritības dēļ viņa liktenis tiek tiešā veidā saistīts ar balto dāmu. Viņš jauns, apmēram 31 gadu vecumā, viņš mira, un pirms tam viņš redzēja augšējā mazajā skolas koridorī. Viņš bija gājis, un mēnesnīts tā spīd, tur tāds loks īpatnējs. Un viņš iet pa to koridoru, un viņš redz sev pretī balto dāmu. Viņas visas ir ārkārtīgi skaistas, pārcilvēcīgi skaistas. Un viņš sastingst, jauns vīrietis, un tik burvīga sieviete visā tādā Bīrona laika godībā. Un viņa smaidīdama uz viņu skatās, un viņam no pleca noslīd žakete. Viņš pieliecās to žaketi celt, kā viņš to žaketi pacir, tā viņas vairs nav. Viņš iet mājās un dzīvo normāli, un nekas sevišķs nav, bet viņš ļoti drīz, tādā pašā gadā viņš nomira. Un man bija tāda nejauša satikšanās, mēs braucām Karēliju, un tā dakteri, kas viņam sekciju taisīja, bija manā teltī. Mēs sākām runāt, pazīstams, un kur mēs tā satikušās esam, un kur tā ir Rundāles pilī. Viņa saka, es pazīstu Gustiņu Rundāles pilī, tur viņš nomira, un tad viņam bijusi ir anormālija galvas kausa skeletā. Viņam šitā plāksne, kas atdala smadzenes no deguna dobumiem, bijusi ārkārtīgi nenormāli plāna, un viņa viņam ielūzusi pēc tāda deguna iekaisuma, un to viņš ir miris. Tas, kā nelaiķis Gustiņš vēl dzīves būdams paspēja aprakstīt baltās dāmas izskatu, liek domāt, ka šī sieviete varētu būt saistīta ar pils agrīnajiem gadiem. Kurzemes hercogists laiku prot 18. gadsimtu, bet vietējā leģenda runā par krietni svaigākiem notikumiem. Savā laikā pirms kārtā leģenda bija pavisam konkretizēta, tā tika sasaistīta ar tādu doktoru Laurenciusu, vietējo muižas ārstu, kas patiešām 19. gadsimta otrajā pusē ir dzīvojuši šeit rietumkorpusā, un stāsts, šaušalīgais stāsts ir tāds, ka viņam ir bijusi meita nomirusi, un viņš no viņas līķi iztaisīs skeletu, un no tā brīža viņa šeit apkārt spokojoties. No šodienas viedokļa šāda versija šķiet pilnīgi neticama. Imants Landsmanis uzskata, ka tas nav nekas cits kā vietējo zemnieku fantāzijas auglis, kas iespējams radies pārpratuma rezultātā. Protams, ka tie kaut kādi murgi, es nevaru pateikt, ja viņam bija meita, diemžēl mēs neko nezinām sīkāk arī par šo te doktoru Laurencius, kaut arī viņš ir vēsturiska persona un bija pazīstams kā ļoti labs ārsts ar savām tādām ekscentriskām izdarībām, un līdz ar to tas arī tieši varēja cilvēks noskaņot uz tādām lietām. Piemēram, tajā laikā jau varēja būt viņa kabinetā, piemēram, kaut kāds skelets, jebkāds skelets, ko viņi varēja sasaistīt ar viņu meitas nāvi.
Ja atmetam neticamo versiju, kā ārsts ir bijis tik tālu aizrāvies ar anatomijas smalkumiem, ka no meitas līķa būtu iztaisījis skeletu, tad tomēr paliek iespējamība, ka jaunā sieviete šeit ir mirusi pāragrā nāvē. Turklāt ārsta ģimene tiešām ir dzīvojusi pils rietumspārnā, kur arī mēdz parādīties baltā dāma. Katrā ziņā vēl viena zīmīga sakritība ir tā, ka Nelaiķa Gustiņa par viņa veselības problēmām ir brīdinājis tieši ārsta meitas rēks. Visdīvainākais no viss ir tas, ka pilī vizuāli ir redzēti tikai sieviešu spoki, taču visas dokumentālās liecības par pēkšņā nāvē mirušajiem cilvēkiem ir attiecināmas tikai un vienīgi uz vīriešiem. Vienīgie drūmie brīži tie bijuši kara laiki, tas ir pirmkārt 812. gada franču kara laiks, kad šajā pilī bija ierīkots hospitāls un kad tiešām šeit mira ļoti daudz gan francūši, gan arī prūši, bavārieši, kas bija Franču armijas sastāvā, gan arī Krievu zaldāti. Pēc tam otrs periods, tas ir Pirmā pasaules kara laiks, kad atkal šeit bija hospitāls, un atkal daudz te mira, gan vācieši, gan Krievu, un šeit arī bija ierīkota parkā kapsēta, zaldāta kapsēta. Arī Imanta Lansmaņa pieminētajā parkā, kur ir apglabāti karos mirušie zaldāti, ir sastapts kārtējais sievietes rēks. Turklāt pavisam atšķirīgs no pilī redzētās baltās un melnās dāmas. Savādo gadījumu vēl pusauģu gados piedzīvojas jau minētā Nelaiķa mākslinieka Gustiņa dēls Zigurds Gustiņš. Es tur viens pats pastaigājos pa tolēm, bija taisni vasaras vidus, kad liepa zied. Liepa zied, un tā smarža ļoti spēcīgi, taisni liepa alejā tas bija. Un bites augšā dūts tanīs liepās. Tā dūts, un bija ļoti sutīgs, taisni pusdienas laiks bija, ļoti sutīgs un karsts. Un tad es kā tur pa to aleju gāju, es it kā kaut kas sakustās, sānos, es paskatos, pašķirās uzreiz tās kļavas pašķirās, viena sieviete, tā, pilnīgi bez kādas skaņas, pilnīgā klusumā iznāk ārā un iet šķērsam pāri tai alejai. Un viņai zaļš tērps ir tāds plīvojošs, ļoti viegls, bet apakšā it kā nav ķermeņa, iekšā nav nekā. It kā viņš būtu uzkārts kaut kā. Un tā iet, nevis soļus, bet tā slīd. Tā šķērsam slīd pāri, kājas nav. Un viņi pārslīd pāri, otrā pusē, iet tā kā kļaus atverās vaļā, pašķirās, un viņi pazūd tur, iet iekšā un nav vairāk. Un viņai arī nebija seja. Viņai bija mati, gadi plīvojuši mati, bet nebija seja. Kā to visu izskaidrot? Ja vadāmies pēc tradicionālā uzskata, ka spoki ir nedabīgā nāvē mirušo gari, tad taču būtu jābūt vēsturiskām liecībām par vismaz kādu nelaikā mirušu sievieti. Ļoti iespējams, ka tas nav aizgājis cilvēks. Tā ir vienkārši kāda cilvēks, kura enerģētika dzīves laikā ir bijis ļoti spēcīga. Ja? Tātad vai nu spēcīgs raksturs, vai arī kaut kādi enerģētiski kaismīgi notikumi vai tam līdzīgi. Pils vēsturē ir gana daudz baltu lapušu un ir grūti runāt par kādām konkrētām vēsturiskām personībām, sievietēm, kas būtu īpaši iemīļojuši šo pili. Bet ir arī kāda cita, nemazāk interesanta versija. Tā savā ziņā izskaidro Rundālē valdošo pieņēmumu, ka pils spoki mēdz brīdināt cilvēku no gaidāmajām briesmām. Bieži vien šo tēlu parāda jūsu sargeņģelis. Būtne, kura it kā ir atbildīga par jums. Tātad bieži vien cilvēku brīdina laikus. Ja cilvēks šos brīdinājumus nesajūt, neuztver, ar viņu notiek problēmas. Ja var ticēt šai versijai, tad sanāk, ka arī Nelaiķa mākslinieka Gustiņa neilgi pirms nāves redzētā baltā dāma ir bijis nevis kāds aizgājēja rēks, bet gan abstrakts tēls, kur uzdevums bijis brīdināt. Tikai mākslinieks šo brīdinājumu neņēma nopietni. Viņš neklausīja viņai, viņa brīdināja viņu. Visi zināja, visi stāstīja, ka baltā dāma brīdina no kaut kā. Es uzskatu, ka tas bija brīdinājums. Žēl, tas būtu Latvijai bijis, viņš bija mācījies pie Riharda Zariņa, jā, Rihards bija Zariņš, jā. Un viņš būtu bijis liels vārds tagad Latvijai.
Protams, ka versija par brīdinošajiem tēliem neizskaidro visas Rundālē redzētās un dzirdētās parādības. Taču dziednieks Juris Kraucis uzskata, ka nemaz nevajag aiz katra spoka meklēt konkrētas bojā gājušās personas. Drīzāk katram ir vērts padomāt, ko viņš iesāktu, nonākot saskarē ar kaut ko neparastu. Kāds varbūt pārbīsies, kāds vienkārši nenoticēs. Bet kāds to iespējams uztvers kā zīmi, ka kaut kas savā dzīvē ir jāmaina. Un ja jau tik daudz cilvēku paši savām acīm ir redzējuši neparastas lietas, tad varbūt arī skeptiķiem būtu vērts padomāt. Ja nu kaut kas tāds reiz skars arī viņus,